tagad mēs atkal izmantosim dažādus kopas simbolus, te kaut kāds jauns līnijas simbols arī parādīsies. Tātad sākam ar šo te. Tāda varbūtība, ka notiek viens notikums vai otrs notikums, ja. Eksistē tikai pie neatkarīgiem, tā kā tu teorētiski varēji vilkt arī no neatkarīgiem ārā. Tad no sākuma droši vien jāpastāst, kas ir atkarīgie, kas ir neatkarīgie notikumi. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies atpakaļ pie video. Neatkarīgi, ja tur, kur viena notikuma iznākums neietekmē otru notikumu. Un atkarīgi, ja tu kur ietekmē. Nu, piemēram, mēs no maisa. Mums ir maiss un mums ir 3. Mums ir 2 tumšas bumbiņas un 3 gaišas bumbiņas. Okay? Un tad neatkarīgi notikumi būtu tad, ja mēs, piemēram, pirmajā vilcienā izvelk baltu un pirmajā izvelk melnu. Bet, piemēram, tie būtu neatkarīgi, jo viens neietekmē otru. Bet atkarīgi būtu pirmajā izvelk baltu un otrajā, un te ir šoreiz otrajā izvelk baltu. Kāpēc tā ir? Jo, ja pirmajā mēs izvelkam balto bumbiņu ārā, ja, tad no sākuma izvelk balto bumbiņu, pirmajā bija varbūtība, ja tātad 3/5, bet otrajā tagad varbūtība ir šīs te viena puse. Bet, ja mēs pirmajā gadījumā būtu nofeilojuši un izvilkuši šo te bumbiņu, tad mums varbūtība tagad būtu 3/4. Jā, tā būtībā otrā notikuma varbūtība ir atkarīga no tā, kāds rezultāts sanāk šeit. Jā, un ja noteikums ir, ja mēs izvēlkam pirmajā tik tiešām baltu, tad varbūtība ir viena puse, bet ja mums nesanāk izvilkt balto, un otrajā varbūtība būtu 3/4. Tad šitie būtu atkarīgi notikumi. Tāds ir tāds labākais piemērs, ko es tagad tev uz sitienu varu piedāvāt. Tātad, neatkarīgie. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Varbūtība, ka notiks vai nu viens, vai nu otrs. Piemēram, ja mums ir, nezinu, 2 melnas, 3 sarkanas un 4 zaļas bumbiņas, jā, tad loģiski, ka varbūtība izvilkt, piemēram, izvilkt melno bumbiņu būtu attiecīgi 2 pret, cik tas sanāk kopā 9, tā varbūtība izvilkt sarkano bumbiņu būtu 3/9, jeb 1/3, un vispār mēs to varētu, jā, atkārtot visiem, jā, tas būtu labs, jā. Tas būtu visiem izmantojums baigi labi. Tā, un tad varbūtība, ka mēs izvelkam zaļo bumbiņu, ir attiecīgi 4/9. Un tad, ja mums prasa varbūtību, pateikt varbūtību, ka tu izvelc tātad melnu, piemēram, melnu vai zaļo, būtu 2/9 plus 4/9, kas būtu 6/9, kas būtu 3, kas būtu 2/3. Tā vajadzētu bišķi savādāk uzdevumu. Tātad veikalā ir krēkli 3 izmēros, S, M un L, un 4 krāsās, balts, melns, zils. Kāda ir varbūtība abu laimi izvēlēties M izmēra baltu? Ot šādi te varētu būt. Ot šāds te varētu būt tāds labs piemērs. Tātad, piemēram, tas sanāk varbūtība izvilkt šo te M izmēru būtu 1/3, jo ir tātad 3 izmēros krekla, un tad varbūtība izvilkt tāda baltu krekla būtu 1/4 no visām krāsām. Ok, un ja mēs gribētu zināt varbūtība, ka mēs izvilkam M izmēra kreklu, kurš ir arī balts, tad būtu, ja, tāda viena varbūtība reiz otra varbūtība būtu 1/12. Un šis būtu ļoti labs piemērs. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Mēs iepazīstamies ar šādu te svītriņu, kas ir taisna svītriņa, kas nozīmē varbūtība, ka notiks A, ja B jau ir noticis. Un šajā gadījumā notikumi nav atkarīgi viens no otra. Tā kā, piemēram, mēs varam paņemt šo te piemēru atkal. Ja? Atkal melns un balts. Un tad, piemēram, kāda varbūtība, ka mēs izvēlamies, ka mums sanāk izvilkt baltu kreklu, ja mēs izvēlējāmies tikai M izmērus. Ja mēs paņēmām visus M kreklus, kāda varbūtība izvilkt balto kreklu? Un tāpat tā ir 1/4. Jo 1/4 no visiem krekliem ir balta, tātad arī no M izmēriem būs 1/4 būs balta. Ja? Tā kā tieši tā pati varbūtība, jo notikumi ir neatkarīgi. Šīs spēlēs lomu tikai tā, ka notikumi būs atkarīgi, kā mēs redzam. Ja? Ja? Tātad varbūtība, ka notiks A, ja B jau ir noticis. Ja? Ok, un tad mēs skaramies atkarīgus notikumus, kur ir tātad pirmā izvēle un otrā izvēle, un tur mēs ņemsim šitās bumbiņas ārā. Tur mēs ņemsim ārā šitās bumbiņas. Sāksim droši vien ar šo te
jo sāksim ar šo te. Tāda, bum, šādas te mums tās varbūtības, bet tas ir pirmajā. Mēģināsim aprēķināt varbūtību pirmajā izvilkt A, pirmajā, tagad rakstīsim ar vārdiem, jo te varbūt te aiziet varbūtība teorija nākamajā skatlogā. Tātad notikums A, pirmajā padarīsim to vieglāk, paņemsim tikai divu veidu bumbiņas, lai nav jāatškarējās. Pirmajā vilcienā izvilkt, vai pirmajā vilcienā. Nu, tā kā izvilkt bumbiņu, tātad tas ir viens vilciens, vai tā kā pirmajā reizē izvilkt sarkano bumbiņu, un B otrajā reizē izvilkt no bumbiņu. Okay? Tātad mēs varbūtību varētu rēķināt pēc tā, ka iespējamība, ka notiks A un B, ja mēs izvilksim abās reizēs sarkano bumbiņu, ja mēs pirmajā un otrajā izvilkam sarkano, tad abās reizēs sarkano. Varbūtība, ka mēs abās reizēs izvilkam sarkano, būs tātad varbūtība, ka mēs izvelkam otrajā reizē sarkano reizi A, B noticis, jā. Šajā gadījumā mums ir otrādāk šī formula, jo mums pirmais izgājiens ir A, te ir otrādāk, jā. Kā es to sapratu? Tāpēc, ka jā, A mums ir pirmais. Ja mēs valkam pirmo A, tad mēs nevaram zināt iespējamību B, jo nekur kā es te rādīju, mēs nezinām otrajām vilcienām vēl varbūtību. Mēs zinām tikai pirmajam, tāpēc mēs ņemam to, kas ir tā kā zināms, un tad mēs samainām vietā. Un tā ir tā pati formula, jo šķēlumam šos te skaidrs var mainīt vietām, nu tā kā nav starpība būtībā. Ok, un tad iespējamība, tad mums P no A, mēģināsim aprēķināt ar P no A, jā, tātad kāda ir iespējamība pirmajā reizē izvilkt sarkano bumbiņu, tātad 3 vēlamie gadījumi, jā, 3 sarkanās bumbiņas, no 7 iespējamībām, no 7 bumbiņām, jā, tā ir iespējamība izvilkt otrajā. Ok, un tagad, kāda varbūtība izvilkt B, ja pirmajā mēs izvilkām A, ok, tātad pirmajā mēs izvilkām A, mēs izvilkām sarkano, ok. Tad tagad varbūtība, ka mēs izvilksim atkal sarkano, ja mēs pirmo izvilkām jau sarkano, būs 2 no 6 bumbiņām, kas ir 1/3. Ok, tad mēs ieguvām šos te abus rezultātus, un tad mēs varam rēķināt šo te varbūtību, kas būtu 3/7 reiz 1/3. Ja, tad mēs varam uzrakstīt to uz vienas daļas. 3 reiz 1 dalīts 7 reiz 3, noīsinām trīnieciņus un dabūjam 1/7. Varbūtība. Tātad varbūtība, ka izvilkt 2 sarkanās pēc kārtas, ir 1/7. Jā, bet tiešām šī tikai arī dziļi ietā varbūtība, un viņa mēdz būt ļoti piņķerīga šajā te līmenī. Ok, un tagad mums interesē, ja tu vēlies 1-uz-1 pieeju, tad Ernesta skolā var iegūt privātās nodarbības, kurā mēs izvērtēsim tieši tavas individuālās prasmes, uztaisīsim tev tieši individuālu plānu, un to arī realizēsim. Ej uz ernestametodu.com, aizpildi pieteikumu, un mēs ar tevi sazināsimies. Šīs tēmas mums interesēs, un ir labs jautājums, kāda mēs varētu varbūt sasaistīt tos uzdevumus kopā tulīt. Pamēģināsim tagad aprēķināt šim pašam uzdevumam, kā papildinājumu, pamēģināsim aprēķināt otrādāk. Ja mēs iepriekš, teiksim, ja mēs zinām, ka otro izvilka, tad kāda ir varbūtība, ka pirmā izvilktā bija A, tas būtu P, A, B dalīts ar iespējamība B. Un šajā gadījumā tad iespējamība, ka notiks B, otrajā reizē izvilkta sarkanā bumbiņa, tas vispār arī ir tas, ko vajadzētu pareiķināt. Jā, tas būs daudz garāk un daudz sarežģītāk. Jā, tāpēc mēs atstāsim, mēs vienkārši uztaisīsim tādu pārbaudošo. Iespējamība, ka notiks B, ja mēs zinām, ka notika A, ja tā tad iespējamība, ka notiks abi dalīts ar šo iespējamību A, tad mēs aprēķinājām ar iespējamību, ka notiks abi ir 1/7 dalīts ar A, kas ir 3/7, un tad mēs varam aprēķināt šo te pārliecināties, vai mēs izrēķinājām pareizi. 1/7, jā, tāda dalīšana, reizināšana apgriezto, vai mēs vēl nevaram saīsināt, jāuzrakst uz vienas daļas, un tad tikai var saīsināt, un mēs iegūstam 1/3. Jā, tiešām šis strādā, un var izmantot dažādus veidus, kā atrisināt šo te. Un, jā, nu labi, tomēr pamēģināsim arī otrā aprēķināt. Varbūtība, ka notiks notikums B, otrais, būtu varbūtība, ka notiek šī te varbūtība, un plus arī varbūtība, ja arī pirmais notikums izgāžās, bet otrais tāpat notiek. Ja? Tātad pirmajā mēs izrēķinām tā ar 1/7, bet otrais tad būtu pretējais notikumam A. Ja mēs varam aprēķināt pretēju notikumam A, kas būtu 1 - 3/7 ir 4/7. Ja? Tātad šāda mums bija tā. Tagad mums būs šāda formula, reiz P, B un A. Savukārt būtu, jā, nu tiešām es teiktu dziļi baigi iekšā, bet, nu, grūti mācībās viegli kaujā, 4/7. Un tāda iespējamība, ka notiks, ka mēs otro izvilkām sarkano, ja mēs pirmo neizvilkām sarkano. Tātad
šoreiz mums būtu atkal mēs ņemam tās bumbiņas, un šoreiz mēs izvilkām zaļo pirmo. Tad tagad varbūtība ir 3 sestdaļas, jeb 1 puse. Tas būtu 1/7 plus 4/14. Ok, pabušinam 2, dabūjam 2 plus 4 dalīts ar 14, ir 6/14, ir 3/7. Okay? Un tad mēs arī varam aprēķināt to varbūtību otrādāk, ko es iepriekš minēju. Tātad varbūtība, ja mēs zinām, ja mēs tātad redzam, ka otro bumbiņu izvilk sarkano, tad kāda iespēja, ka pirmo izvilk sarkano. Okay? Tātad mums būtu P, A, iespēja, ka notiks abi dalīts ar iespējami, ka notiks B, un tad mēs dabūtu 1/7 dalīts ar 3/7, 1/7 dalīts ar 3/7, griežam otrādāk, 1/7 dalīts ar 7/3, 7 tiek noīsinās, un ir 1/3 arī. Tas ir baigi interesanti vispār.